Esiet sveicināti Latvijas Tautas kanāla skatītāji. Mani sauc Kaspars Pudniks. Mazliet vēlāk tiešraidē pievienosies arī Mārs Bērziņš. Viņš šobrīd atrodas kamerētāja pusē. Un šī tiešraide ir speciāla izlaidums, jo mūsu rīcībā nonāca video materiāli no metodiskā materiāla, ko tad mūsu bērniem skolās gatavojās ielikt programmā Skola 2030 par to, kas tad viņiem ir jāzina par seksualitāti, par dzīmumu, par identitāti, par piekrišanu seksam, ar dažādiem video materiāliem un ar paskaidrojumiem, ka ir jāiet ārpus kastītēm, ka nav mums tikai vīrietis un sieviete, ka mums ir jāpieņem beidzot un jābeidz dzīvot pagātnē, kādas tradicionālas ģimenes, kādas tur vērtības. Mēs tagad varavīkšņainajā visumā meklēsim katrs savu identitāti. Lūk, Latvijas Tautas kanāls ir krasi pret šo, un tādēļ arī viņiem ir nepieciešams ļoti ātri izdzīt cauri Stambulas konvenciju, ratificēt viņu par katru cenu, stāstot, ka dažādiem partneriem tas ir ļoti nepieciešams Eiropā. Jā, latviešiem it kā nē. Galu galā, vai kāds vispār Latvijas tautā ir pajautājis, mums tas ir nepieciešams vai ir vajadzīgs? Neviens. Uztaisam referendumu, ejam, nobalsojam vienreiz pa visiem laikiem un jautājumu slēdzam. Nē, to viņi negrib darīt tādēļ, ka redz, tad viņi neizdosies dabūt cauri to, ko viņi mērķiecīgi cenšas visu laiku šo izdzīt cauri, dusmas vāk. Tiešraides beigās mēs parādīsim vienu video materiālu no šī metodiskā materiāla. Es domāju, ka mati jums ne tikai būs stāvus, es pieļauju, ka kādam varētu arī kāds mats izkrist ārā no galvas, jo noskatoties, jāsaka, pieaudzis cilvēks nesaprot, kas tur ir, bet ja to bērniem jau no 4. klases sāks stāstīt, jūs varat iedomāties, kā tiks skalot smadzenes. Bet par to jau jūs paši varēsiet pārliecināties tiešraides beigās pievienotajā video. Un par ko tad iet runa? Tātad metodiskais materiāls, metodiskais līdzeklis ar video materiāliem. Skola 2030, valsts izglītības satura centrs. Šajā izstrādē, protams, ir piedalīsies arī tādas organizācijas kā Marda, Dardedze, Papardes Zieds un citas ļoti par bērniem un bērnu seksualitāti un orientāciju pārdzīvojušās vai iedzīvojušās vai iedzīvoties vēlošās organizācijas, kas, neslēpja arī dažādās diskusijās, kā ārlietu komisijas sēdē arī Marta norādīja, ka tad jau viņi varēs, ja ratificē Stambulas konvenciju, naudu dabūt. Saprot, naudu jādabū ir. Tas pārējais vardarbība, tur orientācijas, tas nav būtiski, tas nē, nauda vajag. Tātad es mazliet pierebenzēšu emociju, ievilkšu gaisu, jo par šo ir nenormāli sarežģīti runāt. Tas ir ļoti traki, dramatiski, kas notiek, un jūs varat rakstīt komentārus, maksimāli dalieties ar šo tiešraidi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzina. Jūs redzat, ka mūsu slāpē ik viens, kurš cenšas par šiem jautājumiem runāt, ir ārpus laivas. Viņš nav pareizais, viņš ir neriktīgais un pats vēl ir gaiss. Jā, slēptais. Tātad seksuālā izglītība, jautājumi un atbildes. Un es nolasīšu to cilvēku vārdus, kas ir piedalījušies šī metodiskā materiāla izstrādāšanai. Tātad metodiskais līdzeklis, kompetenci pieeja mācību saturā. Turpmāk projekts. Metodiskā līdzekļa izstrādi un sagatavošana publicēšanai projektā vadīja Santa Kazaka. Metodisko līdzekli izstrādāja šādi cilvēki. Kristīne Balode, Mihails Basmanovs un Inese Bautre. Kristīne Balode, Mihails Basmanovs un Inese Bautre. Attēla autori Marta Jurjāne, video izstrādi un sagatavošanu publicēšanai veica Silvija Apse. Lūk, šie latvieši, šie cilvēki, es pieļauju, ka arī viņiem ir bērni, bet lūk, ar šādām lietām viņi nodarbojās. Un tas Latvijas Tautas kanālam nav pieejams. Ātrumā par Stambulas konvenciju, 6. septembrī ārlietu ministrija nobalsoja par to, ka turpinās skatīt šo jautājumu par ratificēšanu un par to iniciatīvu, ko cilvēki ir savākuši parakstus, skatīt 27. septembrī, bet, protams, ka oficiālie mēdīji izmanto katru iespēju, lai sīstu pretī un masētu sabiedrības viedokli smadzenes. Lūk, ko mums raksta 10. septembrī ārlietu ministrija. Ārlietu ministrijas ieskatā Stambulas konvencija
ja ratifikācija būtu nozīmīgs vēstījums ārvalstu partneriem. Tieši par kādiem partneriem iet runa, vai Edgara Rinkēviča partneri kaut kādi bijušie, vai tieši kuriem tas nav norādīts. Stambulas konvencijas ratifikācija būs ne tikai stingrs politiskais vēstījums Latvijas sabiedrībai, ja, jums spēcīgs vēstījums, ka iestājamies pret vardarbību, bet arī nozīmīgs vēstījums Latvijas ārvalstu partneriem. Šādu vērtējumu pauž ārlietu ministrija, kas pašlaik ir palikusi bez ministra, bet kuras darbu uzraugu demisionējušais premjers no jaunās vienotības, politiķis, un kā jūs domājat, kurš tad ir šis izcilais uzraugs? Krišjānis Kariņš, kura vārds izskan starp ārlietu ministra amata kandidātiem. Saturs, ievads, skaidrs, personības seksualitāte, bioloģiskais dzimums, dzimte, seksuālā orientācija, uzvedība un identitāte, piekrišana, papildu resursi par seksuālās un reproduktīvās izglītības jautājumiem. Lai jūs nemulsina, ka šis ir izstrādāts vakar vai aizvakar, nē, tā nav, un es tūlīt pamatošu, kādēļ tā nav, jo visam kājas aug jau daudz senāk. Un lai kā mēs gribētu, lai redzot to, kas notiek vispār Eiropā ar šo jautājumu un kā cilvēki cīnās, ka līdz Latvijai jau tas nenonāks, mūsu bērnus tas neskars, tas vienkārši nevar būt, mīļie, tas jau notiek šobrīd. Tas jau šobrīd notiek. Tātad metodiskais līdzeklis ir veidots, lai palīdzētu skolotājiem īstenot ministru kabineta 2018. jau gada 27. novembra noteikumos numuru 747 noteikumi par valsts pamatizglītības standarti tie jaunie ir, un pamatizglītības programmu paraugiem. Un šeit ir daudz, kas viss aprakstīts atsaucis, kur var meklēt šo visu likumu.lv, to mēs mazliet vēlāk arī publicēsim saites, kur jūs varēsiet lejuplādēt šo metodisko materiālu un paši izpētīt, lai nedomā, ka Māris kaut kur ir mežā uz sola atradis viņus vai es, ja? Es parkā parasti atradu. Tu parkā parasti, tātad. Metodiskais līdzeklis domāts skolēnam vai skolotājam, lai pastāvīgi vai kopā rastu atbildes uz sevi interesējušiem jautājumiem par seksuālo un reproduktīvo veselību. Mēs jau te dzirdējām no dažiem skolotājiem, ka jā, šis varbūt šobrīd ir vadlīnijas un skolotājs var izmantot, var neizmantot, mīļie skolotāji. Tad, kad pieņem Stambulas konvenciju, jūs nevarēsiet neko neizmantot vai izmantot. Tas būs obligātā kārtā. Un pievērsiet uzmanību, sagatavots, domāts skolēnam vai skolotājam. Tātad skolotājs te var arī nepiedalīties. Un esiet pārliecināti, Stambulas konvenciju ratificējot, dabūjot naudiņu, tādas organizācijas kā Marta, Dardedze, Papara Zieds un vispārējie, brauks biezā slanī uz skolu un skalos tās smadzenes jūsu 4. klases skolniekam par to, kā viņš ir puisīts meitenīte vai kāds viņam ir identitāte. Romantisko dzimumu, jā. Te ir vēl viens teikums, ko es ļoti gribēju nolasīt. Sagatavotos videomateriālus un piedāvātos aprakstus var izmantot atbilstoši skolēnu interesēm, neatkarīgi no vecuma posma. Nav svarīgs vecuma posms vai mācību priekšmetu, mācību satura. Proti, jebkurā stundā to var darīt, vai matemātikas vietā, vai latviešu valodas, kāds starpība. Šis ir svarīgāks. Nozīmīgi ir piedāvāt seksuālo identitāšu, seksuālo orientāciju un attiecību modeļu dažādību, atspoguļošanu un iekļaujošu seksuālo izglītību, kas veicinātu gan katras personības veselīgas pašapziņas nostiprināšanos, pašaprūpes, lai kas tas arī tāds būtu, un pašrealizācijas prasmes, gan arī konstruktīvas, kultūra atšķirīgas, iekļaujošas komunikācijas iemaņas un uzmanību, labbūtībā balstītu domāšanu. Māri, turpini. Ko te turpināt? Te tāpat ir skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Jā, par to video runājot, jā, mēs viņu parādīsim pēc šī te beidzot. Es ceru, ka viņš neķersies. Mēs jau te smējāmies 3 lietas, labas lietas, 3 reizes iziet laivā un tikai 3. reizi. Kaut gan vienu reizi mēs šī jau esam paspējuši uzkārties. Piedodiet, tāds Rīgā tas internets ir. Lai gan, vai.
Vai. Jā, bet tas, ko es no savas puses gribēju teikt, jā, skolotāji, mēs te esam runājuši ar dažiem, saka šobrīd, ka tas viņus netraucē, jo tas kaut kādas paraugu programmas, kuras šobrīd viņi var izmantot, var neizmantot. Jautājums ir, cik daudz būs skolotāju pakalpiņu, kuri, lai uzkalpotos šīs programmas, sāks izmantot, lai, uzpucētu sev uzplečus, jo pārliecināto skolotāju, es domāju, ka tāda nav daudz. Un jautājums ir, vai un cik lielā mērā jūs, sevišķi, ja Stambulas konvencija tiks ratificēta, spēsiet nosargāt paši savus bērnus. Jo tā jau saka, parasti man tas neskars un līdz manim jau tas nonāks gan. Ja? Un tanī brīdī, kad jūsu normālais bērns, šoreiz es vairs nestostīšos, aizies uz skolu, un pateiks, noskatoties šādu video, ko mēs vēlāk nodemonstrēsim, ka nē, tas ir pilnīgs sviests, ja, un tā tālāk. Viņam uzreiz tas pakalpīgais skolotājs paziņos, kudā nāda, kā saka krievi, un tad gaidiet ciemos bāriņu tiesu, kur vispār nav, manuprāt, ne morāls, ne ētikas, nekā vispār no tā, un viņas pildīs to likumu vēl trakāk, nekā jūs varat iedomāties. Ja? Tādā veidā jūs zaudēsiet savus bērnus, viņus aizsūtīs attiecīgi uz krīšu centriem, uz martām, dardedzēm un tā tālāk, un tad jūs viņus vairs neredzēsiet, un viņus pārtaisīs par to, kas būs šī video. Ja jūs to vēlaties, jūs varat droši nenākt uz protestiem gan pret Stambulas konvenciju, gan visiem pārējiem valdības cunduriem, kas te būs. Ja jūs to nevēlaties, tad es uzskatu, ka jums tur ir jābūt tāpat kā esam mēs, neatkarīgi no tā, kas to organizē un tā tālāk. Un nevis jāiet sagaidīt mūsu basketbola izlases, jo iepriekšējā laivā teica, es Porziņu pazinu, ka es viņam vēl acīs varēju iestīties, un es neesmu ne samazinājies, ne paaudzies, tā kā saprotu pats. Bet līdz ar to man basketbols ir tūl tēma un prieks par sportistiem, jā, bet kur ir tas viss bars, ko viņiem bērnu nav, vai viņiem nav ģimeņu vai mazbērnu, kas gāja vakar sagaidīt basketbolistus? Kur ir viņi, kad tiek veidot protesti pret šo Stambulas konvenciju, kas gala rezultātā būs tas juridiskais mehānisms, ar kura palīdzību gan skolotājus piespiedīs to visu darīt, gan attiecīgi arī tālākais viss paķēdītē. Ja? Tā kā visus tos normālos bērnus, kurus mēs uzskatām par normāliem, pārtaisīs par kaut ko, redzēsiet video. Jā, un vēršoties attiecīgi arī pie basketbolistiem. Basketbolisti, veči, jūs esat šobrīd savas zenītā, nāciet ar paziņojumu, vai tas būtu Porziņš, lai tas būtu Bertāns. Pasakiet, ka basketbolisti atbalsta tradicionālu ģimeni, ka Stambulas konvencijas ratifikācija nav nepieciešama, ka nevajag mums 153 identitātes, lai spēlētu basketbolu. Tiešām, ko mēs gribam panākt ar to visu? Es jau vakar neizturēju ierakstīt komentārā, visi skaisti var atbalstīt komandu, bet mums ir drausmīgi traģiska situācija ar demogrāfiju. Mēs esam, es pat vēl 50 gadi un latviski varbūt te vairs nerunās neviens, bet viņi komentārā man atbild, vai, jā, tu tev viss slikti ir, vai, bet vajag vismaz papriecāties, kamēr vēl var. Ko nozīmē, kamēr vēl var? Es gribu priecāties šeit rīt un parīt, un es to arī daru. Es gribu, lai mans dēls šeit priecājās, viņa bērni šeit dzīvo un priecājās. Un tādēļ mums visiem ir jāstāv un kaut kas jādara. Gumijas bumba viņam svarīgāk ir par bērniem. Par ko jūs runājat, autografi? Kam tas viss ir vajadzīgs? Kam tas viss ir vajadzīgs, ja nebūs tie, kas iestājas par saviem bērniem? Es saprotu, ka tu esi varbūt tas auto atslēdznieks, vai tur mehāniķis, vai traktorists, un tev foršs dēls aug, viņam 15, 16 gadi, un skola ir skola, un tu pats gāji skolā, un viss tur ir labi. Un pēkšņi, hop, atnāk mājās, saka, tēti, redz, es tagad skola apstrādāts esmu, un tagad es būšu romantiska orientācija, man ir celibāta, transmesīvais, interseksuālis. Un atvedīs kaut kādu Jānīti Pēterīti. Un viss. Un viss aizmirsiet, nekādas dzimtas turpinājumi, nekas nebūs vairāk tālāk. Un te rodas jautājums, ko jūs varat sabiezināt krāsas? Neviens nekāds bērns neņems ārā no ģimenēm. Padomājiet loģiski. Ja šādu pāri paliek arvien vairāk, ja tā ir izglītības programmā iestrādāta lieta, ja šādi paliek jau tūkstošiem un 10 000, un viņi dzīvos kopā, kā kašers ar savu Jāni, un ko viņi darīs? Viņi teiks, ka viņi grib bērnu. Jautājums, kur viņi dabūs tos bērnus? Un atbildi ļoti vienkārši. Paņems no normālām ģimenēm. Ļoti vienkārši. Dabā tukšas vietas nav. Un tad jūsu bērnu pareizajās tradīcijās audzinās lūk šādi homoseksuāli pāri. Un viss.
Bet jums taču viss ir vienalga, visi forši. Dalieties maksimāli ar šo tiešraidi, lieciet komentārus, rakstiet, paudiet savu viedokli, lai viņi redz. Attieksmi mūsēja, neklusējiet par tām visām lietām, cik mēs varam bļaut. Es jau nezinu, mikrofonā skaņa droši vien ir paskaļi jau tagad, bet tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni jau. Tas notiek šobrīd. Tas šobrīd notiek. Jā, un notiks tikai tālāk, tāpēc vēlreiz atgādinām, būs noteikti pret Stambulas konvenciju tātad ārlietu komisijas sēde 27. datumā. Centīsimies arī to rādīt jums. Redzu, ka atkal lēkājam, raustamies bišķiņi, bet, salīdzinoši maz. Te ir tāds komentārs, bērnus ir jāskolo arī mājās, mīļie. Ja arī skolā māca tādas glupības, mājās ir jāpaskaidro, kā ir patiesībā Toms Jankovskis. Jā, Tom, tieši tur ir tā problēma. Ka tu vari mācīt bērnu mājās, bet bērns ir bērns. Un ja viņš aizies uz skolu un pateiks skolotājiem, ka tu te raksti glupības, ka tās ir glupības, tad pie tevis uz mājām atnāks attiecīgi bāriņties varones kopā ar valsts policijas cilvēkiem un tavu bērnu savāks par to, ka tu viņu nepareizi redzi skolo, nepareizi māci, un tu tur neko vairs nevarēsi izdarīt. Aizvedīs uz Martu, atdos, kā te teica Kašaram un tā tālāk, un viss būs skaisti, un tu savu bērnu vairs neredzēsi. Tā ir tā realitāte. Tas ir tas, par ko mēs ceļam trauksmi, un tas visā, starp citu pasaulē, kur šī Stambulas konvencija ir, mums te raksta no Anglijas, jā, ir ratificēta, jā. Tur tas jau notiek. Un šis te video, viņš ir sagatavots, viņš ir pamatīgs, viņš ir ļoti augstā kvalitātē izgatavots. Tur viss ir ļoti skaisti, tur pat ir atsevišķi mākslinieks, tur ir titri uzlikt un tā tālāk. Tas nemaksā maz, tur tiek grūst nenormāli resursi. Tāds viens video 15 minūtes, es jau tā pie sevis domāju, es pat 10 000 viņi taisa. Es personīgi viņu netaisītu vispār, principā, jā, bet kaut kurā... Ir bezprincipa cilvēki. Jā, un es starp citu brīnos par šiem cilvēkiem Latvijā, latviešiem, kuriem noteikti ir ģimenes bērni un tā tālāk. Viņi taisa šādus te video. Viņi tiešām nesaprot, ar ko tas viss rezultēsies arī viņiem. Starp citu, viņiem trāpīs visvairāk. Tas tā. Lūk, un ko es vēl gribēju teikt, lai jūs saprastu, cik lielā mērā tā cenzūra notiek un tā tālāk. Mums tagad rādīsim to video, un šis te video es palūdzu Silvestram vakar viņu, nenovilkt, bet ierakstīt, jo viņš nav brīvi pieejams, viņu nevienam tā brīvi nerādīs. Un kas notika? Silvestrs viņu ļoti skaisti apsauca. Viņš viņu apsauca, failu nosaukumu XXX gender. Un es tagad vakarā viņu dabūnu telefonā, un tad likšu virsū, lai mēs jums varam viņu parādīt. Un ne, telefonā viņš man spēlē, rāda, tā neliek virsū. Un es ilgi un dikti, kas 2 stundas mainīju formātus, visu, ko es tik nedarīju. Un beigās es sapratu, vārdiņš gender ir tas, kādēļ šī te konkrētā programmatūra neņem pretī. Ja? Nomainīt, tagad jūs viņu redzēsiet, bet tas vienkārši, lai jūs saprastu, ko tas nozīmē un ar ko mēs cīnamies. Tie vairs nav nekādi joki. Ja? Un šīs te konkrētais video ir paredzēts bērniem no 4 gadu vecuma. Man smadzenes uzsprāga aptuveni 5. minūtē, Kasparam aptuveni tāpatās, un uz beigām tu vairs neko nesaproti. Un tas mans secinājums ir, ka ar to vienkārši ir jāsaputro pilnīgi viss, ja? Tā, lai bērns vispār nesaprot, ne kas viņš ir, ne kas viņam tur, vispār neko. Ja? Un tad no viņa var mīcīt tādu malu, kādu vajag. Tā kā, kam ir vēl nervi, skatāmies video, cerams, ka neķersies. Jā, tādēļ māciet un stāstiet bērniem, ko nozīmē vīrietis, ko nozīmē sieviete, kas ir vīrišķīgās īpašības, kas ir sievišķīgās, ka vīrietim un sievietei, vīriešā un sievietes savienībā dzimst bērni un tie veido attiecīgi kopā jau ģimeni. Būsim stipri par savu pārliecību un neļaujieties sev Overtona logam pa bišķam. Tas jau nav nemaz tik traki, tā jau visi dzīvo, tas jau ir normāli. Tas nav normāli, tas nekad nebūs normāli. Nekad nebūs normāli. Un tagad skatieties video un priecājieties, jo šobrīd jau daudziem bērniem šis video ir parādīts. Un šis ir tikai viens. Mēs nākošajos raidījumos pavilksim ārā nākošos video, kuros jau tiek rādīts arī par piekrišanu seksam. Proti, kā rīkoties gadījumā, ja pienāk kāds tev klāt un grib ar tevi nodarboties ar seksu. Ja? Kāda ir veidi, kā to darīt un tā tālāk un tā joprojām.
Es ceru, ka nenonāks tik tālu, bet var arī nonākt. Es ne par ko vairs nešaubos, ka skolotāji varēs izģērbties klases priekšā un rādīt savus ārējos dzimuma orgānus, jo viņi sev neasociēs kā sieviete, viņam vienkārši būs kaut kāda tur persona vai kaut kāda super uzskats materiāls, viņa vēl kaut kas tāds, ja, un ļaus vēl pataustīt bērniem, ja, to visu. Nu, vispār dzīve izdausies. Jā, varbūt es mazliet pārspīlēju, bet šobrīd bērni ir jāpasargā, tas ir drausmas, kas notiek. Un ja tu pajautā uz ielas vai saviem bērniem, ko viņi par to domā, lielākā daļa jau tagad saka, tas viss ir ok. Nē, tas nav. Stāstiet bērniem, runājiet un mazāk sekojiet līdz visādām muļķībām. Uz tikšanos jau kādām nākšanām tiešādiem skatāmies video. Seksuālās uzvedības izzināšana nevar tikt atdalīta no cilvēka intīmo attiecību izzināšanas, jo daudzas no mūsu seksuālajām vēlmēm, uzbudinājums, prieks un bauda, kā arī uzvedības izpausmes aktualizējas vienīgi mūsu intīmajā saiknē ar sevi un apkārtējiem. Zināšanas par cilvēka seksualitāti mūs ved pie izpratnes, savukārt izpratne pie sevis un citu pieņemšanas. Tā palīdz mazināt naidīgumu un neiecietību, stiprina dažādību, iekļaujošu, cieņpilnu domāšanu un uzvedību. Mēs esam pieraduši cilvēka seksualitāti novienkāršot, lielāko uzmanību pievēršot cilvēka ārējām bioloģiskajām dzimumpazīmēm. Bērniņam piedzimstot, viņu raiti ievietot rozā vai zilajā kastītē, automātiski pieņemot, ka šī kastīte viņam ir tīkama. Tad diezgan aši nonākam līdz tam, ka zilajai kastītei partnerattiecības ir jāveido ar rozā, un bez atkāpēm no vispār pieņemtajiem ideāliem viņiem jādzīvo kopā ilgi un laimīgi. Tomēr dzīvē izrādās vismēdz izvērsties pavisam savādāk. Savukārt mēģinājumi ietilpt sašaurinātajos populārajos priekšstatos par cilvēka seksuālo dabu noved pie apjukuma un naidīguma gan pret sevi, gan apkārtējiem. Šajā video atradīsim atbildes, kādēļ ir pienācis laiks atvadīties no idejas par pareizajām kastītēm un atvērties idejai, ka uz pasaules nepastāv divas vienādas kastītes un katram no mums ir cieņpilna vieta šajā krāsaino identitāšu visumā. Tātad sāksim ar anatomisko dzimumu. Anatomisko dzimumu nosaka 5 faktori. Dzimuma chromosomu skaits un tips – XXY, XXY, XYY un citi. Dzimuma dziedzeru veids, olnīcas vai sēklinieki, dzimuma hormoni, iekšējā reproduktīvā sistēma, piemēram, dzemdes sievietēm, un ārējie dzimuma orgāni. Cilvēki, kuriem kāds no šiem 5 faktoriem neatbilst sieviešu vai vīriešu dzimumam, ir interseksuāli. Pazīmes, ka cilvēks ir interseksuāls, nevienmēr parādās piedzimstot. Daži cilvēki neuzzina, ka viņi ir interseksuāli, ja netiek veiktas ģenētiskas pārbaudes. Interseksuāli zīdaiņi un bērni, piemēram, ar nenoteiktiem dzimumorgāniem, var tikt ķirurģiski un vai hormonāli mainīti, lai viņi iederētos sociāli vēlamajā dzimuma kategorijā. Tomēr tas arvien biežāk tiek uzskatīts par cilvēktiesību pārkāpumu, un šāda veida operācijas veids tikai tad, ja tas nepieciešams medicīnisku iemeslu dēļ, traucētas kādas fizioloģiskas funkcijas vai ir apdraudējums fiziskai veselībai. Dažādas interseksuālas ķermeņa uzbūves ir, lai gan reta, tomēr normāla bioloģiska parādība. Interseksuāliem cilvēkiem, tāpat kā pārējiem, ir dažādas dzimuma identitātes, izpausmes un orientācijas. Lielākā daļa identificējas kā vīrietis vai kā sieviete, bet daži neizjūt piederību konkrētam dzimumam. Daži interseksuāli cilvēki var tikt audzināti kā vīrietis vai sieviete, bet vēlāk dzīvē identificējas kā cits dzimums. Atceries, tavs bioloģiskais dzimums nenosaka tavu dzimtes identitāti, dzimtes izpausmi, seksuālo vai romantisko orientāciju. Dzimte. Esam tikuši skaidrībā ar bioloģiskā dzimuma variācijām, ir laiks turpināt un virzieties uz augšu uz smadzenēm, vietu, kura ir atbildīga par mūsu identitātes sajūtu. Dzimte ir specifisku kultūras un sociālo procesu ietekmē veidojušos īpašību kopums, kas nosaka sieviešu un vīriešu sociālo uzvedību.
Svarīgi zināt un atcerēties, ka dzimte ir sociāli un kulturāli konstruēta. Līdz ar to tās izpausmes dažādās kultūrās, sabiedrībās un vēstures posmos ir atšķirīgas. Dzimtes identitāte ir tava psiholoģiskā izjūta par sevi. Dzimtes identitāte veidojas tavā galvā. Kā tu identificējies vai neidentificējies ar to, kas tavuprāt ir sievišķība vai vīrišķība, un kā tas izpaužas konkrētā sabiedrībā, kurā tu dzīvo. Lai būtu labāk saprotams, varam to aplūkot šajā grafikā. Uz X mēs redzam galējās dzimuma polaritātes – sieviete un vīrietis, bet uz Y – identifikācijas intensitāti. Piemēram, es varētu atrasties šeit, es sevi identificēju kā vīrieti, bet es sevī novēroju arī zināmas sievišķās izpausmes. Vai, piemēram, mēs varam iedomāties hipotētisko personību, kuras bioloģiskais dzimums ir sieviete, bet savā identitātē šī personība jūtas kā galēji vīrišķajai identitātei piederīga. Katrai no dzimtes identitātēm ir arī savs apzīmējums. Piemēram, ja tu esi piedzimis kā vīrietis un identificējies kā vīrietis, tava dzimtes identitāte ir cisdzimte. Tomēr iespējams, ka tu neidentificējies ne ar vienu no šiem binārajiem jēdzieniem – sievišķība, vīrišķība, esot kaut kur pa vidu abiem, vai arī nesot nekur uz šī spektra. Arī tā ir tava dzimtes identitāte. Jēdziens, kas tiek lietots, lai šo aprakstītu, ir dzimtes kvīri jeb bezdzimte. Savukārt cilvēki, kuri sev nepieskaita ne pie viena dzimuma, ir nebināri. Vēl viens svarīgs termins, kas tev jāzina šajā kontekstā, ir transpersona. Cilvēks, kura dzimtes identitāte atšķiras no tās, ko parasti pieņemt saistīt ar bioloģisko dzimumu, kam šis cilvēks piederīgs. Šiem cilvēkiem var būt īpašības, kuras parasti piedēvē konkrētam dzimumam, un viņi var identificēt sevi šo tradicionālo dzimumu robežās vai arī identificēties ārpus tām, kā piemēram dzimtes neitrālās un trešās dzimtes personas. Savukārt vietnieku vārdu, kuru mēs izvēlamies lietot, lai norādītu personības identitāti, nosaka ņemot vērā personības dzimtes piederību, nevis anatomisko dzimumu. Atceries, tava dzimtes identitāte nenosaka tavu bioloģisko dzimumu, dzimtes izpausmi, seksuālo vai romantisko orientāciju. Turpinot virzīties uz priekšu cilvēka seksualitātes izzināšanā, mēs nonākam pie sirds. Metaforiskās sirds, protams. Seksuālās jūtas, jeb seksuālā orientācija ir tavas fiziskās, emocionālās un garīgās simpātijas. Tās ietver vēlmi veidot seksuālu kontaktu ar cilvēku, pret kuru izjūti šo pievilkšanos. Biežāk sastopami termini, kas tiek lietoti, lai apzīmētu dažādas seksuālās orientācijas, ir heteroseksualitāte, jūtas pret pretējā dzimuma pārstāvjiem, homoseksualitāte, jūtas pret sava dzimuma pārstāvjiem, lesbiete, gejs, biseksualitāte, jūtas pret abu dzimumu pārstāvjiem. Panseksualitāte vai omniseksualitāte ir jūtas pret cilvēkiem neatkarīgi no bioloģiskā dzimuma vai dzimtes identitātes. Demiseksualitāte – cilvēks seksuālo tieksmi pret otru cilvēku izjūt tikai pēc tam, kad izveidojusies spēcīga emocionālā piesaiste. Aseksuāli ir cilvēki, kuri neizjūt seksuālo pievilkšanos ne pret vienu. Aseksualitāte nav celibāts. Ne visi, kas ievēro celibātu, ir aseksuāli, un ne visi aseksuālie cilvēki ievēro celibātu. Tāpat pastāv iespēja, ka tu vēl esi savas seksuālās orientācijas izziņas procesā, un tas ir pilnīgi normāli. Seksuāls jūtas ir process, kas notiek visas dzīves garumā. Atceries, tava seksuālā orientācija nenosaka tavu romantisko orientāciju, bioloģisko dzimumu, dzimtes identitāti vai dzimtes izpausmi. Tomēr seksuālā ieinteresētība nebūtu nav vienīgā, kura piesaista mūsu uzmanību, motivē mūs veidot attiecības.
Romantiskas jūtas, jeb romantiskā orientācija ir tava fiziskā, emocionālā un garīgā pievilkšanās pret kādu. Tā ietver vēlmi veidot romantiskas attiecības ar cilvēku, pret kuru izjūti šo pievilkšanos. Tā var būt un var nebūt savstarpēji saistīta ar tavu seksuālo orientāciju un vai seksuālām jūtām. Var būt situācija, ka tavas seksuālās jūtas ir pret viena tipa cilvēkiem, bet romantiskas pret cita tipa cilvēkiem. Heteroromantiskas orientācijas cilvēki izjūt romantiskas jūtas pret pretējā dzimuma pārstāvjiem. Homoromantiskas orientācijas cilvēki izjūt romantiskas jūtas pret sava dzimuma pārstāvjiem. Biromantiskas orientācijas cilvēki izjūt romantiskas jūtas gan pret sava, gan pretējā dzimuma pārstāvjiem. Panromantiskas vai omniromantiskas orientācijas cilvēki romantiskas jūtas var izjust pret jebkura dzimuma vai dzimtes pārstāvjiem. Cilvēki, kas ir demiromantiski, romantiskas jūtas pret otru cilvēku izjūt tikai pēc tam, kad izveidojusies spēcīga emocionālā piesaiste. Aromantiskas orientācijas cilvēki neizjūt romantiskas jūtas, taču tas nenozīmē, ka šie cilvēki neizjūt platonisku mīlestību. Gluži tāpat kā seksuālā orientācija, arī romantiskās jūtas ir process, kas noris visas dzīves garumā. Atceries, tava romantiskā orientācija nenosaka tavu seksuālo orientāciju, bioloģisko dzimumu, dzimtes identitāti vai dzimtes izpausmi. Svarīgākais, ko ir vērts atcerēties, ka seksuālā interese nav vienīgā interese, kura virza mūs veidot intīmi tuvas attiecības ar cilvēkiem. Un seksam nav jābūt obligātam intīmo attiecību galamērķim vai attiecību nozīmīguma rādītājam. Esam noskaidrojuši, cik dažādi mēs varam justies par sevi, cik dažādas un unikālas mēdz būt personības identitātes un orientācijas. Nu varam pievērst uzmanību situācijai, kad patiešām tiek iesaistīts otrs cilvēks un pienācis laiks sevi pārstāvēt savā uzvedībā. Mūsu seksuālā uzvedība mēdz mūs pārsteigt, jo tā nevienmēr pārstāvēs mūsu seksuālo identitāti un orientāciju. To, cik atklāti uzdrošinamies un izvēlamies izpaust sevi savā uzvedībā, ievērojami ietekmēs ne tikai mūsu pašu ticības un pārliecības, bet arī konkrētajā kultūrā un laikmetā aktuālie priekšstati un pieņēmumi. Tas var šķist mazliet savādi, bet tā ir daudz izplatītāka pieredze nekā spējam iedomāties. Piemēram, iedomāsimies cilvēku, kura romantiskā orientācija ir biseksuāla, seksuālā orientācija ir homoseksuāla, bet viņš piekļuva celibātu un nestājas seksuālās un romantiskās attiecībās ne ar vienu. Dzimtes izpausmes. Kā redzi, variācijas ir neizsmeļamas un nevienmēr norientēties pašam sevi var būt viegli un vienkārši. Un to visu vēl izaicinošāku dara mūsu individuālajai realitātei pāri stāvošie kolektīvie priekšstati par dzimuma lomām, kuriem ir ievērojami liela ietekme uz mūsu seksuālo labklājību. Dzimuma lomas, jeb dzimtes izpausme ir veids, kā tu prezentē vai parādi sevi. Dzimtes izpausme top redzama caur tavu ģērbšanos, matu sakārtojumu, izturēšanos, darbībām un daudz ko citu. Dzimtes izpausme ir tavs uz āru parādītais es, kā arī tas, kā citi šo tavu es redz un interpretē. Piemēram, tu esi piedzimusi kā sieviete, jūties un identificējies kā sieviete, tev patīk savs dzimums un tava dzimtes izpausme ir tradicionāli vīrišķīga. Tev ir īsi mati un tev patīk valkāt bikškostīmus. Vai arī tu esi piedzimis kā vīrietis, identificējies kā vīrietis, tev patīk cits dzimums un tava dzimtes izpausme ir vairāk sievišķīga nekā izteikti vīrišķīga. Ievēro, ka runājot par dzimtes izpausmi, jēdzieni sievišķīgs un vīrišķīgs tiek likti pēdiņās, jo sievišķīgās, vīrišķīgās normas, izpausmes un lomas ir sociāli un kulturāli konstruētas. Līdz ar to arī dažādās sabiedrībās šīs normas, lomas un izpausmes būs atšķirīgas. Svarīgi ir atcerēties, ka dzimtes izpausme laika gaitā var mainīties un transformēties. Dzimte ir spektrs un dažādībā ir spēks. Atceries, tava dzimtes izpausme nenosaka tavu bioloģisko dzimumu, dzimtes identitāti, seksuālo vai romantisko orientāciju.
Personības seksualitāte. Iepazīstoties ar katru no personības seksualitāti veidojošajām komponentēm, ir svarīgi atcerēties, ka tās visas ir savstarpēji neatkarīgas viena no otras. Tātad bioloģiskā sieviete var identificēties ar vīrieti, kuram ir seksuālās attiecības vienīgi ar sievieti, kaut arī viņu piesaista gan sievietes, gan vīrieši. Savukārt daudz ērtāk viņš jūtas sievišķajās dzimumlomās. Tā varbūt nav bieži sastopama pieredze, bet tā noteikti nav neiespējama. Daudzi cilvēki dzīves laikā plūst kādā no šīm kategorijām. Tādēļ ir tik svarīgi, ka mēs uzticamies sev, mēs saprotam sevi, mīlam un cienam sevi. Un ar tādu pašu sapratni, pieņemšanu un cieņu izturamies arī pret apkārtējiem. Zināšanas mums nodrošina izpratni, savukārt izpratne ved pie pieņemšanas. Pasaules, kura atveras košā un iedvesmojošā dažādībā.